gan par sabiedriskiem vides inspektoriem. Man vairāk aizskarot tēmu tieši sabiedriskie vides inspektori, par cik mēs strādājam šo darbu. Arī aizstāvot mašīnieku intereses, ļoti daudz saskaramies ar pārkāpējiem. Tāpēc aktuāla lieta ir šie inspektoru darbs kā tāds. Ir saprotam, ka, diemžēl, tā situācija valstī, ka valsts nevar nodrošināt mums ar šiem vides inspektoriem tieši amatpersonām, tāpēc arī tiek pieaicināti brīvprātīgie, un šie brīvprātīgie inspektori dara, cik vien ir iespējams, taču viņam arī pietrūkst spēka, pietrūkst līdzekļu to darīt. Tāpēc mēs taisam arī biedrību, esam uztaisījuši un arī strādājam, biedrību piesaistot dažādas finanses līdzekļus un domāju, ka to arī daudz mašīnieku klubi un asociācijas un organizācijas, kas to nodarbojās. Tādā veidā arī kaut kā atspēkojot un saņemot šo finansējumu, lai strādātu. Kas attiecās uz sabiedriskajiem, tad viņu intereses ir ļoti pasliktinājušās šajos gados un, protams, ar to, ka viņiem nogriež šo materiālo atbalstu, kaut kādā mērā saņemt kompensāciju par padarīto darbu, taču ir kā jau šeit arī minēja, plus tāds, ka var strādāt pašvaldībām, pašvaldību intereses veidot kopīgas un nodrošinot šo aizsardzību no pašvaldību puses kā pilnvarotās personas. Vienīgi šeit bija runa par pašvaldību pilnvarotām personām. Mēs gribētu teikt, ka bija kādreiz tās apmācības, kuras veica biedrība, mēs dzīvību ļoti labi organizēja, kur tika pieaicināti tieši pašvaldību pilnvarotas personas, kuras izgāja šo te apmācību, viņas varēja vismaz tik kompetents sastādīt šo te protokolu, ja? Kaut arī viņiem bija kaut kāda iedot šī te varbūt attiecību sabiedrisko vides inspektoru, varbūt arī pat nebija, jo pašvaldību pilnvarotas personas tika veidotas praktiski uz visu kopumu kādreiz. Tur viņi bija deleģēti darīt daudz ko. Šī gadījumā, ja skatās uz zvejnieku, mašīnieku interesēm, tad pašvaldību pilnvarotas personas ir kā puls kaut kādā veidā saņemt no pašvaldībām kaut kādu naudiņu, lai aizsargātu mašīnieku un visu apkārtēju interesi. Ko es vēlējos šeit piebilst par juridisko nodrošinājumu no valsts puses. Viņš ir ļoti šlāks, praktiski nekāds, jo strādājot sabiedrisko darbu, mēs ieguldām, kā piemērs varu teikt, 2009. gadā bija atgadījums, kad mēs veicām veidu, kur mēs nostrādājām vairāk cilvēki, aizsargājot Daugavas upi, aizturējām, licencētu mašķerēšanu, kuram kur piezvēja nevarēja būt, bija laši. Ja? Lašu zaudējums, zivju zaudējums bija aprēķināts 11,5 tūkstoši lati. Ja? Ļoti smuka summa, ja, praktiski, kas varētu iekrist valsts budžetā vai kaut kādā sadalījumā, bet šis process tika apstādināts. Viņu apturēja, nezinu kādu iemeslu vadīgi, vai to, ka baidījās no tiesas procesiem, kad iztrūkst šo te advokātu vai ļoti garu ceļu ejot, bet tas ir viens mīnus, kad mums praktiski sabiedriskam vides inspektoriem vairs nav spēka strādāt. Ja? Ir jau kaut kāda mēri, ja, kad mēs darām visu, kā mums liek vadīt likums, skatāmies pēc punktiem, veicam video ierakstus, dienesta ziņojumus rakstam, visu darām tā, kā to prasa likums. Taču ir gadījumi, ka praktiski mēs esam bezspēcīgi, mēs praktiski domājam visu. Jums jau arī, ja jūs dabūniet pa galvu, jūs jau nesasargā no vietas. Jā, tieši tā. Praktiski, jā, tas tāds gadījums,
Jā, policija kraptē gribēja pagalvu dabūt. Policija mēs varam pieaicināt, jā, šī gadījumā tas cits. Kad notiek izmeklēšana, jā, teiksim, konkrēti bija, policija vienkārši paskaidroja tā, ja brīvprātīgi lieta, ierēdnim iesitīs, tas ir cits pants. Bet jūs kā brīvprātīgais vides inspektors pārstāvat, jā, vides inspekcija, kuras neeksistē, jā, ir rezultāti. Policija pasaka, pats gribēja, pats dabūt. Ir gadījumi, protams, kad kaltiņi ir iznākuši un diemžēl neviens palīdzēt nevar. Tāpēc es gribētu vērst šo lietu valsts līmenī, jo tomēr arī sabiedriskajiem vides inspektoriem būtu kaut kāds atbalsts, kaut kāds pamats pie kā pieturēties. Pašlaik viņi ir bezspēcīgi darīt, jo kaut viņi arī dara, viņus, teiksim, kaut kādā veidā atsviež atpakaļ un uz to lejas daļu. Tāpēc arī, par teiksim, tas viena lieta, otra lieta ir apmācības. Es gribētu teikt, ka apmācības mēs paši arī esam veikuši Vides aizsardzības asociācija apmācību veids novembrī, kur piedalījās 26 cilvēki. Es dzirdēju, pat arī biedrība Mēs Zīm veica apmācību šī gadā. Tās ir bezmaksas apmācību kursi, kur var piedalīties jebkurš cilvēks, jebkurš interesants. Ja viņi apmeklē vai mājaslapu vai informāciju, ko kādu viņiem atnāk no citiem, viņi var pieteikties. Tāpēc es šeit neteiktu neko sliktu par valsts vides dienas kā tādu, jo praktiski šīs apmācības viņas var veikt jebkura biedrība, ja viņiem ir kvalificēts kāds lektors, un šos lektors var dabūt. Tā kā es šeit neko sliktu nevaru pateikt. Cik stundas? Praktiski, ja normāli būtu 2 dienas. Jā. Ātrais variants, protams, 1 diena, visā dienas garumā. Arī kaut kāda praktiskā daļa tur ietilpst. Bet pēc tam, protams, ir šī praktiskās, kā jūs tālāk strādājat ar to cilvēku, vai jūs viņu paņemat savā komandā, veidojat šos reidus, brauciet un apskatat un sastādat protokols. Tāpēc, es ieteiktu pastrādāt pie sabiedriskiem vides inspektoriem, jo viņi ir entuziasti savā ziņā. Un es ļoti cienu tādu cilvēku, kur strādā, lai tiešām makšķerniekiem būtu šī iespēja izvilkt uz vidu, lai tie pārkāpēji, kuri nezinu šo likumu, viņiem tiktu ieskaidrots, kā pareizi darīt. Vai arī, teiksim, ja viņi atcerās vispār saprast, ka sastādīt šo protokolu administratīvā. Tā, lai viņš saprast, ka tiešām šis sots ir par kaut ko konkrēti, par to kādu pārkāpumu, ko viņš ir izdarījis. Tas arī paldies. Labi, paldies. Ļoti, teiksim, liederīga informācija, kur reāli cilvēki darbojas un piedalās visā šajā sabiedrisko inspektoru darbībā. Un cik es sapratu, teiksim, man pašām liekas, ka vajadzētu kaut kādu atsevišķu sanāksmi, bet, vai tik lielā zālē tad būtu bišķi pa plaši, ja, teiksim, lai apspriestu vides ministriju un valsts vides dienestu un attiecīgi makšķerniekiem, kuri ir ieinteresēti visā šajā procesā, teiksim, kā mēs varētu pilnveidot uzlabot visu šo sadarbību tieši kontrols organizēšanu apmācībām un šajās lietās.